Es pieļauju, daudziem no jums mājās virtuvē stāv mikroviļņu krāsnis. Bet jūs zināt, kā mikroviļņu krāsnis tapa? Otrā pasaules kara beigās sabiedrotie savu radaru darbināšanai izmantoja tās augtos tos mikroviļņu starus. Un inženieris, kas darbināja tos aparātus, pēkšņi sajūt, ka viņa kabatā konfekte izkūst. Es nezinu, pēc vieniem avotiem tā bija ledena, pēc citiem avotiem tā bija šokolādes tāfelīte. Bet strādājot šo aparatūru, viņš saprata, ka te ir plašākas iespējas, ne tikai militāro mērķu radari, bet arī ir iespēja maisaimniecībām, kur karsēt ēdienu. Un tā tapa mikroviļņu krāsnis. Kāpēc es stāstu šo piemēru? Tas ir viens no nedaudziem piemēriem, ko es jums varu minēt, bet kur ir noteikti daudz vairāk, kā militāriem mērķiem radīti izgudrojumi pēc tam ir ieviesojušies mūsu ikdienas dzīvē.